Sveiki atkal visiem tiem, kuri skrien un gatavojas Nordea Rīgas maratonam. Šoreiz mēs runāsim par uzturu. Ko un kā ēst vai neēst pirms un pēc treniņa, ko lietot kādus dzērienus, lietot slodzes laikā, lai mēs visi labāk justos gan skrējienu laikā, gan arī pēc treniņa. Mēģināsim to visu noskaidrot. Laurim šī bija pēdējā diena pirms došanās uz savu pirmo sezonas maratonu Spānijā. Tāpēc, lai nepārpūlētu biedru, šoreiz palīdzēt jums gatavoties esmu nācis es, jeb vienkārši EB. Daudziem skriešana pirmām kārtām tomēr ir veselīgs dzīvesveids. Nav ko slēpt arī atvadīšanās no liekajiem kilogramiem un tikai pēc tam cīņa ar sekundēm, lai uzlabotu savu rezultātu. Pareizs uzturs ir neatņemama treniņa sastāvdaļa. Domājot par labu pašsajūtu un pludmales figūru, treniņā noskrienot vidēji 5 līdz 10 km, tā ir pat svarīgāka lieta par superelpojošo skriešanas kreklu vai jaunajām smukajām kedām. Vai skriešana, vai velobraukšana, vai kādas tādas ilgākas aktivitātes, kas ir vismaz pusstundu, visticamāk stundu varbūt tās, prasa zinām enerģiju. Tad, ja mēs paņemam mašīnu ar bišķiņu bākā esošu benzīnu, mēs te par Rīgu varam pabraukt, bet tālāk laikam netiksim. Arī to cilvēku organismu viņš ir savā ziņā jāapgādā. Tāpat laikā saēsties tieši pirms starta, pirms treniņa. Kuņģī būs zināms smagums, viņš tur lēkā augšā lejā skrienot un traucē īstenībā. Jo viņš ir tikai kuņģī, viņš nav paspējis ne sašķelties, tas uzturs nenonāk tālāk, kur viņš uzsūcās. Turpinot salīdzināt cilvēku ķermeni ar automašīnu, jautājām, kā tad dabūt sajūtu, lai neuztrauktos par tukšu bāku ceļā Rīga-Ventspils. Viens variants ir padzerties cukurūdeni, cukurs arī rokhidrāts. Viņš ātri uzsūcās, fiksi dod, ātri beidzās un ir izbeidzās. Otrs variants, mēs ēdam ko tādu, kurā ir šis rokhidrāts saliktākā formā, konkrēti cietas formā, un tie būtu graudaugu produkti. Putra, maize, makaroni, rīsi, griķi, kas un kuram mīļāks. Protams, to var papildināt arī ar kaut kādu nelielu dārzenīti un kaut kādu piena produktu, iespējams nelielu gaisgabaliņu, bet īstenībā tajā pirmstreniņu procesā vajag tieši šos. Kāds ir spēka noslēpums mūsu varonim? Vai tiešām tas slēpjas lielajās ausīs? Runājot par manu pieredzi, es parasti cenšos neēst pirms skriešanas kādas 2–3 stundas, cenšos neēst smagus ēdienus. Apmēram stunda, tas ir vēlākais laikam pirms. Citām turpat pusotru, 2, to katrs izjūt pamatā parasti to tajā treniņa procesā un piešaujās un zina. Treniņš ir galā, un te jābēdina tie, kuri dodas taisnā ceļā pie leduskapja vai vēl nebijuši dušā zvana picai. Šajā gadījumā progresu var gaidīt ilgi un var arī nemaz nesagaidīt. Ja mēs tā filozofiski domājam par rītdienu, kad atkal būs treniņš, un pa vispārējo, tad mums vajadzīgs ir gan šis te atkal oglehidrāts, enerģija iztērēt, jāatjauno glikogēna rezervītes, rītā atkal vajadzēs. Vajag to olbaltumvielu, remonta materiāls, tur mazums muskuļu šķieri, kādu prīsus, kaut kas tur vajadzīgs olbaltums, Un ir vajadzīgi, protams, augļu ogas dārzeņi, ja tur par vitamīniem, mikroelementiem un citiem vērtīgiem komponentiem. Tad, principā, daudzveidīgs uzturs ir pamatā, Taukvielas arī kaut kur, protams, nāks klāt, un viņas jau ir kādā produktā, bet tā, ka tur baigi daudz krējums jāgāž, būtu speciāli un eļļa ar glāzēm jādzer, tā gluži nav, Šeit ir viens ļoti svarīgs fakts, kad atjaunošanās uzturs ir jāuzņem maksimāli ātri pēc slodzes, jo teiksim, 15 minūtes pēc slodzes organisms ir visgatavākais tātad atjaunot savas iztērētās rezerves. Atjaunošanai arī ir labs variants ir dzert, tātad atjaunot šķidrumu, atjaunot šos te pašus iztērētos ogļhidrātus, minerāļus, vitamīnus, plus apēst arī speciālos atjaunošanās batoniņus. Sporta dzērienus būsiet pamanījuši dzirdinātavās visos nopietnos maratonos, kas slēpsies Nordea Rīgas maratona veldzēšanās punktu glāzēs. Tāpatās kā pagājušo gadu, arī šogad mēs piedāvāsim dzērienu Hydrate Perform Fresh, kas ir greifrūta garš. Tātad atšķirībā no ūdens, šis ir izotonisks dzēriens, kura sastāvā ir ogļhidrāti, minerālvielas un vitamīni. Labākais teiciens par pareizu dzeršanu skrienot, ko man ir nācies dzirdēt, ir, ja tev slāpst, tad tu jau esi nokavējis to brīdi, kad vajadzēja padzerties. Tas nozīmē, ka turpinājums skrējienam varētu būt grūtāks nekā, ja viss būtu darīts pareizi. Par dzeršanu ir ļoti svarīga lieta ir tā, ka vajag dzert visu laiku un nedaudz. Tātad, ja cilvēka organisms spēj stundas laikā pārstrādāt līdz 800 ml šķidruma, šo šķidrumu mēs uzņemam vienmērīgi pakāpeniski, respektīvi
ik pēc 10-15 minūtēm 100, 150, 200 ml, tas ir atkarībā no organisma īpatnībām un, protams, no laika apstākļiem. Jo karstāks jau mums vairāk organisms pārstādā šo šķidrumu. Stundas laikā var izsvīst līdz pat litram, pusotram litram, kas būtībā ir jāatjauno. Patiešām piedomāsim vairāk par savu pašsajūtu treniņos un arī pēc treniņiem. Sekosim līdzi katrs savai diētai un tiekamies nākamreiz. Atkal pēc nedēļas. Tad arī par citām interesantām tēmām. Atā! Un nobeigumā mēs pievienojamies fanu pūļiem, kuri sveic Lauri Lisbolski, jeb skrējēju Madrides ielās numur 7897 ar jaunu personisko rekordu un karjeras 3. maratona pieveikšanu.